Bet tik un tā, es domāju, ka Raselam labi padodas Beļģija, tāpēc es domāju, viņš būs pirmais. Un nākamais F1 posms ir Ungārijā. Ungārijā ir aizraujoša trase, kas pārbauda braucēja limitus. Un tu vari pārbaudīt savus limitus šeit uz VR autosimulātora. Vai tas būtu rallijs vai F1, varbūt tev interesē vienkārši kādas citas VR izklaides. Vairāk info cita telpa.lv. Ungārija mūsdienu paudzē īstenībā kļūst par tādu slepeni ļoti labu trasi priekšsacīkstēm. Ja tiek runāts par leģendārām trasēm, nevienmēr tā tiek pievienota sarunā. Ja runā par vēsturiskām sacīkstēm, arī nevienmēr piemin. Bet pēdējo 20 gadu laikā bijuši daudzi aizraujoši notikumi taisni Ungārijas sacīkstē. Protams, es saku pēdējie 20 gadi, jo mans mīļākais braucējs ir Jensons Batons, un taisni pirms 20 gadiem viņš šeit ieguva pirmo uzvaru. Sveicīts arī visiem, kas ir aizbraukuši uz Ungārijas trasi. Hungaroring trase ir viena no tajām, kur visbiežāk var satikt latviešus. Mums tā ir relatīvi pieejama sacīksta, kur aizbraukt. Nekādi spilgti jaunumi nav kopš pagājušās sacīkstes Beļģijā. Manuprāt, vienīgais, par ko publiski daudz runā, ir sodi. Precīzāk, kāpēc ir sods par šo, bet nav par šo. Tā teikt dīvaini, ja neviens nav vainīgs, bet kāds cieta, tad kādam ir jābūt vainīgam. Kamēr, ja kāds ir vainīgs, bet var abi turpināt sacīksti, tad sajies, būs ok. Vienkārši tāda neloģiska nevienlīdzība. Nu jā, kas notiks nākamajā sacīkstē? Es nezinu. Pa lielam tam, ko es saku, vienkārši visu laiku notiek tieši pretējais. Es saku, Mercedes dominēs, Ferrari atdzimst. Es esmu pārliecināts par Antonelli uzvaru. Russells sāk atdzīvoties. Nu tad Russells saņēmies. Nē, tagad viņš izstājies ir. Tāpēc es nespēlēju fantaziju. Es neizsaku pareģojumus. Es uzlieku lāstus. Nu tad kam uzliksim nākamo lāstu? Nu labi, pieņemsim, ka Antonelli ir atpakaļ zirgā. Pirmā vieta Antonelli, otrā vieta Leclercs un trešā vieta Russells. Par to trešo vietu es šaubos, ne viņš ir pārliecināts par sevi, gan arī kaut kas viņa dzinējiem varbūt nav pareizi. Ne, vispār mainam. Trešajā vietā Piastri. Viņam īstenībā tīri ok patīk Ungārijas trasa. Un pieņemsim, ka šeit viņiem ies drusku labāk. Bet kas tavuprāt notiks nākamajā sacīkstē? Ieraksti komentāros.